Jā, tie ir 20 gadi. 20 gadi. 20 gadus atpakaļ mēs mācoties Aizpats vidusskolas pamatskolā paralēli klasēs, reizē bijām pamanījuši zīmīti pie stundas saraksta, kur bija rakstīts, ka visi tie, kas vēlās apgūt ģitāru spēli, ir aicināti ierasties tādā un tādā kabinetā. Un tā mēs tur sapulcējāmies ar koka ģitārām, ar ļoti sliktas kvalitātes un likām pirmos akordus, un tur bija arī Mārtiņš. Nu, kā mēs savilkāmies tie 5 pirksti kulakā, tā sajūta ir joprojām, jo tas stāsts, kas aizsākās tajā kabinetā ar tām ģitāru spēlēm, viņš pilnīgi noteikti ir ļoti daudz, tur pat to nevar īsti pat izstāstīt, veidojas manu dzīvi kā atsevišķu cilvēku dzīvi. Tā bija draudzība, viens par visiem, viss par vienu, tās bija dziesmas. Un tas bija tas laiks, kad Mārtiņa, man bija tā laime, šobrīd es to saprotu, ka tā ir milzīga laime, man ir bijusi būt klāt tajā brīdī, kad Mārtiņš saraksta pirmo dziesmu. Jo mēs bijām samācījušies visādus šlāgerus uz 3 akordiem, kaut kā ļoti labi, laimīgi jutāmies. Bet nav vajag kaut ko vēl, kaut kādas dziesmas meklēt, un tad vienā mēģinājumā Mārtiņš saka, es dabūju jaunu dziesmu. Viņš viņu ir dabūjis, viņš mums viņu dzied. Nodzodot šo dziesmu, mēs visi aplustam ārprāts kāds gabals, kur tu viņu izraki? Viņš saka, jums patika? Mums ļoti patika, viņš saka, tas ir manējais. Un tā aiziet, un pēc tam radās gabali 2-3 dienā, un tā īstenībā jau, no tās 8. klases, kad tas notikās līdz vidusskolas beigām, viņš jau bija ap 100 dziesmu sarakstījis. Smiekli līdz asarām, jo tā mēs arī dzīvojām, un tas dumpinieciskums, kas mums radās vidusskolas laikā, viņš nekad mūs nav pametis, un vienalga, cik viņš bija populārs un slavens, viņam ir bijis laika priekš saviem draugiem. Viņš vienmēr vai visu vai neko, viņam ir tas, tāds, ja pieņemsim, mēs braucām uz Zviedriju 94. gadā uz Sadraudzības pilsētu, mūsu vidusskolai Kolmardenu. Braucām ar prāmi ar Estoniju un mēs izrāvušies ārā. Toreiz te bija tāds pēc padomijas un tāds. Mēs braucam uz Zviedriju, mums katram līdzi 10 latu uz 2 nedēļām, un mums ir jābrauc un tur jāspēlē, un viņš uzkāpja uz tā kuģa. Un viņš saka, klausies, Iškān, kāds man bija toreiz uzvārds, viņš saka, es iešu uz baseinu, es skatos, ka tas baseins maksā 10 latus. Es viņam saku, pa visu to naudu, kas tev ir līdzi? Protams, es labāk šiki pirmoreiz spēlēšos lielā basēnā, un pēc tam tā Zviedrijā te jau redzēs, kā tur būs. Es jau neiešu tur knapināties, un es tos savus 10 latus ņurkāju, es neaizēju, un es viņu gaidu pēc pusotras stundas, viņš atnāk apakaļ. Iedomājies, kas pa stulbu, mēs pa 10 latiem pasēdēja kāju vannītē, un to viņi sauc pa baseinu. Bet viņš to pusotru stundu, kas bija atvēlēta 10 latiem, arī pasēdēja tā kāju vannītē. Un arī mēs braucām uz dziesmanai paudzei, mēģinājām mājās pie viņa, pie spoguļa ar dezodorantu pudelēm. Skrien zīlīte, visu sojas gar logu rūt, visi pagriezieni un tā. Un tad mēs atbraucām uz turieni, tādi 2 bailīgi lauku bērni. Man saplīja zeķubiks, un Freimans skrēja viņas pirkt uz tirgu un atvest man kaut kādu milzu izmēru, kur mēs stutējām, vilkām man līdz padusēm, tad kārtojam pār to tērpu. Iškān, visi kārtībā, visi kārtībā. Tā kā no jau vairāk nevaru uz pasaules savādāk. Tieši tā kā maldīties, tieši tā kā kļūdīties, vairāk nevaru uz pasaules savādāk. Un pieceruši.
pasaulē savādāk, savādāk. Iedaruši, sadavuši, Mārtiņu pavadījām laiku mašīnā, ja, braucot no koncerta uz koncertu, un daudz runājām par visādām laicīgām un pasaulīgām un dvēseliskām lietām. Un, viņam bija viena tāda devīze no Queeniem: show must go on. Jebkurā gadījumā tas bija tas, ko viņš no manīm paprasīja. Viņš teica: Mačija, kas tad show must go on? Es teicu: ok, devīze paliek devīze, un tieši tā arī tas ir. Es esmu pateicīgs par to, ka man ir bijis iespēja viņu pazīt, teiksim, 30 gadus, ar viņu kopā strādāt pēdējos 9 gadus. Vienmēr viņam ap viņu bija tā republika, jā, ko viņš izveidoja. Viņam bija savs draugu loks, un ko viņš bīdīja. Tur viss notikās ap viņu. Nu, viņš bija centrs. Jā, viņš dzīvoja uz maksimālās robežas. Jā. Viņš muļķis, viņš cilvēks nav. Jā. Viņš apzinājās, jā, ka tas ir ļoti riskanti, jā. Kā viņš dzīvoja. Tas dzīvesveids tiešām ļoti, ļoti smags. Jā. Bet kā viņš pats pateica, ka ja es tā nevaru dzīvot, tad nav vērts dzīvot. Jā. Nu, visu vai neko. Jā.